Interesējoties par ekobūvniecības tematu, neizbēgami tiek apspriest arī dažādi apkures varianti, jo Latvijā bez jau kādu siltuma avotu iztikt, protams, nav iespējams. Lūk, pievēršoties zaļiem apkures risinājumiem, mēs jūs vēlamies iepazīstināt ar tādu apkures iekārtu kā gaisa siltumsūknis. Pēc skata atgādina kondicionierus, kādus nereti redzam veikalos un ofisos, taču patiesībā šis aparāts spēj mūsu māju sildīt. Viena iekārta istabā, otra turpat ārpusē aiz sienas. Par gaisa siltumsūkni to dēvē tāpēc, ka tas paņem siltumu no gaisa. Ticiet vai ne, šī iekārta darbojas arī ziemā. Freonam ir tā lieta, ka viņam šķidrā veidā temperatūra ir ļoti zema. Tātad viņa var būt tur mīnus 40 grādi, tātad plūstot cauri radiatoru restē, kas atrodas ārā, ja, lai arī ārā būtu mīnus 20, mīnus 15, mīnus 10, mīnus 5, plus 7, viņš tiek uzsildīts. Tātad tiek paņemta no apkārtējās vides kaut kāda siltuma temperatūra. Ja. Tātad viņš tiek papildus uzsildīts un cirkulējot savu loku, tātad viņš sasilst arvien vairāk un vairāk, un tātad tas siltums palīdzot ar kompresoru, mainot spiedienu līmeņus, tiek ievadīts iekšējā blokā. Izklausās visai sarežģīti, taču patiesībā te tiek izmantot viens salīdzinoši vienkārši fizikas likumi. Tā kā freons ir ļoti augsts, tad ārā gaiss Latvijā pat ziemā ir siltāks par šo vielu. Uz šīs temperatūras starpības rēķina, tad arī šis siltums tiek radīts. Ja kāds manām iztrūksts izdzirdot vārdu freons, tad garantējam, satraukumam nav nekāda pamata. Mūsdienās 5 gadus jau tiek lietot videi draudzīgs freons. Tātad viņš nav ozonslāņa noārdošs, un viņa siltumnīcas efekta izraisīšanas koeficients ir 1. Tātad viņš ir pilnīgi videi draudzīgs. Ja, un arī iekārtās viņš ir tik minimāli iekšā, kad par to nebūtu jāuztraucās, ka lietojot to jūs varētu nodarīt kaitējumu dabai. Tā kā siltums tiek iegūts no apkārtējā gaisa, tad elektrība tiek patērēta vien kompresoram un ventilatoram, kas ļauj šo siltumu no apkārtējās vides paņemt un izplatīt mājoklī. Taču silto ūdeni šāds apkures veids jums nevarēs nodrošināt. Mūsu apstākļos ziemas paliek arvien retāks, un bieži vien temperatūra ir ap 0 grādi, mīnus 5, plus 5, jā. Un mūsu geogrāfiskiem apstākļiem siltumsūkņi gaisa ir ļoti izdevīgi, jā. Jo viņus ir izdevīgi izmantot līdz temperatūrai mīnus 15, varbūt bišķi zemāk grādiem. Jo tad viņiem ir augsts koeficients. Tātad tas nozīmē, patērējot 1 kW elektroenerģijas, tiek saražota 3, 4, 5, 6, atkarībā kāda ir temperatūra ārā. Taču fiziku nepiemānīs, un ja aiz loga būs mīnus 20 un vairāk grādu, bet istabā jūs gribēsiet kādus plus 25 grādus, tad šis apsildes veids to diez vai spēs nodrošināt. Šos faktus der vienmēr paturēt prātā, taču pārējām laikam, kad aiz loga ir nec ziema, nec pavasars, šis ir visai labs un ērts apkuras veids. Gaisa siltumsūknim salīdzinājumā ar jebkuru citu apkuras veidu ir viens ļoti būtisks pluss. To bez lielām klapatām var uzstādīt jau apdzīvotās telpās. Nevajag nec radiatorus, nec trubas gar sienām, nec jaunas grīdas, nekādas pārbūves. Viens caurums sienā, un pēc pāris stundām jau varam ķerties pie tālvadības pults. Galvenais iemesls bija vēlēšanās samazināt apkures rēķinus, kas man ir izdevies. Un otrs iemesls bija tas, ka gatavā dzīvoklī šādu gaisa siltumsūkni, gaisa ir ļoti viegli uzstādīt. Arī viens no faktoriem izšķirošiem bija cena, jo tas ir vislētākais veids, kā iegūt zaļu un ekonomisku apkuri. Starp citu, gana daudziem cilvēkiem papildus viņu mājoklim ir arī vasarnīca, pirts vai kāda dārza mājiņa, kuru nav vēlme ziemā izsaldēt. Kaut vai tādēļ vien, ka tajā ir ievilkts ūdensvads. Šādā situācijā var līdzēt vien elektriskais sildītājs, kas ēd daudz elektrības, vai arī šis pats gaisa siltumsūknis. Starp citu, šis ir viens no retajiem apkures veidiem, kas ir izmantojams arī vasarā, bet ne jau sildīšanās nolūkam. Gluži pretēji, gaisa siltumsūkni var pārslēgt kondicionēšanas režīmā. Kad karstā saule pa dienu ir izcepinājusi mājokli, tad labākam miegam ir patīkami uz nakti uzlikt zemāku temperatūru. Taču te saprātīgi jāskatās, cik daudz elektroenerģijas šāda kondicionēšana patērēs. Tātad, mūsu secinājumi par gaisa siltumsūkni. Pie plusiem jāmin nekaitīgums dabai, ērtā ekonomiski izdevīgā lietošana un vienkāršā uzstādīšana. Pie mīnusiem varam minēt nespēju sagatavot silto ūdeni un straujo efektivitātes kritumu bargā ziemas augstumā.